Es ceru, ka jums jau ir daudz pārdomas un daudz jautājumu jūsu uzkrājumā. Kamēr mēs gaidām mūsu vēl vienu kolēģi pievienojamies šai sarunai, es pierakstīju man pāris atziņas. Es gan domāju teikt viņas vēlāk, bet, kas saka, jāizmanto brīdis, kad rokā mikrofons. Un tās pāris atziņas, ko es līdz šim runātāju teiktā esmu pie sevis piefiksējusi. Viena bija, kas no paša rīta, ka ir labi būt labam. Un tas, ko teica Evidgoša, ka būt labam ir ekonomiski izdevīgi. Manuprāt, tā ir biznesam ļoti svarīga lieta, jo bizness nav gatavs izdot nevienu centu, saprotot to, ka atpakaļ nenāks vismaz 2. Līdz ar to ir labi būt labam, jo tas ir ekonomiski izdevīgi. Tad vēl kāda atziņa bija par visgarākais ceļš sākas ar pirmo soli. Tad, kad kolēģi saka, ka sākt ar nelielām pārmaiņām un vispirms palūkoties jau tajās procesos, kas jums jau ir. Varbūt, ka tur jau var papildināt ar šiem cilvēktiesību komponentiem. Tad man vēl bija tāda, vispār, es jau kā komunikators, man tāds visādas tēzes un visādi saukļi gandrīz vai. Tad ir par vēl viena lieta bija, ka mazs cinīts gāž lielu vezumu. Un te bija, kur kolēģi minēja, ka nevajag tikai fokusēties uz tiem lielākajiem, tām iesaistītajām pusēm. Nereti tieši tās mazākās var izrādīties jūsu vislielākie cinīši, kas to jūsu vezumu ņem un apgāž. Un vēl viena tēze bija, kā mežā sauc tāds skan, jo vairāk lūdz šo te padomu, jo vairāk arī cilvēki ir gatavi tajā iesaistīties. Bet es redzu, ka tagad mums ir nokomplektējis pilns mūsu jautājumu un atbilžu sesijas dalībnieku klāsts. Un tagad ir laiks, cienījamā auditorija, jūsu jautājumiem. Celiet roku, es ceru, ka jums jautājumi ir daudz un dikti. Celiet roku, stādieties priekšā un nosauciet, kuram jūs to jautājumu adresējat, un tad mēs baudam atbildes. Nevar būt, kad atkal strādā klusums spirāli. Re, kur ir mums viena drosmīga roka. Paldies jums! Paldies, jā, uzņemšos icebreaker lomu. Dāts Liberta no ārlietu ministrijas. Decembrī mums arī bija neliels seminārs un piedalījās Polijas Nacionālā kontaktpunkta pārstāve Žaklīna Kapražāk, varbūt Polijas pārstāve pazīst šo kundzi. Un viņa teica, ka tagad direktīva par due diligence ir, mēs nezinām, kāds būs tās liktenes, bet ilgtspējas ziņošanas direktīva ir pieņemta. Un viņa teica, ka uzņēmumi nespēs izpildīt šīs ziņošanas direktīvas prasības, ja viņi reāli neveiks due diligence ciklu. Vai jūs pievienojaties šim viedoklim? Paldies. Kam jūs adresējat šo? Visiem dalībniekiem vai kādam konkrēti? Galvenokārt jau tiem, kas ir pazīstami ar direktīvu. Sure. I do fully agree, because otherwise it's just compliance exercise. Jo pretējā gadījumā tas ir tikai tāds atbilstības pasākums. Jā, pirmo ziņojumu kārtu jūs varbūt izdzīvosiet, jo tur tiešām šie dati tiek pieprasīti tādā kopsavilkuma formā, bet jau otrajā kārtā būs jāievēro šie rūpības pienākumi. Un ja nebūs atbilstoša procesa, nekas jau nevainīsies, viss tikai turpināsies. Attiecīgi ziņojumā būs jānorāda, kāda ir tendence, vai mēs samazinām dzimuma atlīdzības atšķirības, vai mēs mazinām negadījumu skaitu un tā tālāk. Un ja jūs nepanāksiet uzlabojumus, tad investori, kas lasīs jūsu ziņojumus, sapratīs, ka jā, kāds kaut ko nedara tā, kā vajag. Un tas būs tāds skaidrs signāls, ka uzņēmums vienkārši ignorē riskus, uzņēmums nav aktīvs, nekartē savu cilvēktiesību situāciju un ietekmi. Un tā, protams, nav laba zīme. Laba zīme par uzņēmumu nākotni, tāpēc es pilnībā piekrītu šai domai. Un papildus tam mums ir ne tikai šī ziņošanas direktīva, bet arī zaļā taksonomija, kur ir minimālie piesardzības pasākumi, kas savukārt atsaucās uz ANO principiem un vadlīnijām un mērķiem. Un tā ir. Vienkārši izsakoties, ja jūs gribat nodrošināt labāku piekļuvi uz labākiem nosacījumiem finansējumam, tad jums ir jāievēro šie minimālie pasākumi.
Protams, tas nav tāds pienākums. Jums jau nav 100% jābūt ilgspējīgam uzņēmumam, bet tad arī rēķinieties ar sekām. Piemēram, saistībā ar piekļuvu kapitālam. Varbūt, lai papildinātu, es domāju, ka visi saprot, ka iepriekšējā nefinanšu ziņošanas direktīva neatbilda mūsdienu prasībām, un ir skaidrs, ka bija jāveido jauna direktīva, un ka ir jānosaka tiešām tādi ļoti labi ziņošanas standarti, ko uzņēmumiem būtu jāievēro. Piemēram, kā tika teikts, ir tad jāsaprot, kāda ir sākotnējie rādītāji, un tad ir jāsalīdzina ar notiekošo. Tātad kāds ir progress, un, piemēram, runājot par ilgspējas ziņojumiem, kādreiz bija tāda liela elastība par ziņoto un tam līdzīgi. Es gribētu arī teikt, ka mūsu minētās direktīvas ir daudz plašākas nekā tika norādīts sākotnējā ziņošanas tiesību aktos, kas attiecas uz rūpības pienākumu un, piemēram, sociālo komponentu. Piemēram, kā darbinieki ir iekļauti vērtību ķēdē, kā notiek darbs ar kopienām, patērētājiem un tam līdzīgi. Un kā visas šīs interesēto personu grupas tiek ietekmētas. Kā jūsu pakalpojumi preces var ietekmēt klientus vai patērētājus un kopienas. Un tas ir plašāk nekā rūpības pienākuma ziņojuma atbilstoši attiecīgai direktīvai. Es domāju, ir ļoti grūti sniegt ziņojums par rūpības pienākumu, ja jūs rūpības pienākumu nesat izpildījuši, jo ir vienkārši ziņāmas prasības, kas ir jāievēro, par kurām ir jāziņo atbilstoši šai direktīvai un ziņošanas standartiem. Tomēr, jebkurā gadījumā, es domāju, tas ir pilnīgi būtisks komponents, tad šis rūpības pienākums ir jāievēro, lai vienkārši ziņotu. Es arī gribētu teikt, ka, tā kā uzņēmums, kas pat ir sagatavojis ziņojumus, atbilstošā veida standartiem, es domāju, ka mūsu ziņojums par sociālajiem standartiem būtu ļoti plāns, ja mēs nebūtu veikuši šo rūpības pienākumu pārbaudi. Mums ir jāstāsta, kāda ir ietekme uz vērtību ķēdi, uz darbiniekiem, kopienām, lietotājiem, tam līdzīgi. Tas ir vienkārši būtiski, neatkarīgi no CSDD direktīvas. Es domāju, ka CSRD varētu, tā kā sekmēt šo rūpības pienākumu izpēti. Bet, protams, tas ir arī saistīts arī ar to, cik lielā mērā investori, patērētāji uzrauga uzņēmumu darbu. Ir jāskatās, kā varbūt īstenot šos detalizētos ziņošanas pienākumus, ja netiek veikta šī rūpības pienākuma uzraudzība, jo vienkārši arī šīs citas puses uzrauga to, kas notiek uzņēmumā. Varbūt, ka tas nevienmēr tā ir uzreiz pamanāms. Okay, hello, my name is Aija Banke. I represent the Esmu Aija Banke, pārstāvu konsultantu pusi. Man nav daudz pieredzes saistībā ar šiem jautājumiem. Un mēs arī neapgalvojam, ka mums ir 20 gadu pieredze. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem paneļdiskusijas dalībniekiem par ļoti praktisko informāciju. Tas tiešām bija ļoti interesanti. Man ir jautājums Lisai, jo jūs minējāt, ka jūs veicāt ietekmes novērtējumu. Un mans jautājums ir šāds. Mēs saņemam daudz jautājumus no uzņēmumiem, kuri spēr pirmos soļus šajā jomā, un viņus interesē tiešām tādi praktiski aspekti, cik tālu mums vēl šajā procesā jāiet. Varbūt, ka jūs varētu tā īsi pastāstīt, kā jūs strādājāt ar šiem konsultantiem, kas veica ietekmes novērtējumu. Kāda bija uzsvara punkti, cik tālu jūs šajā procesā gājāt, jo es zinu, ka ir uzņēmumi, tam ir ļoti gara piegādes ķēde, vienkārši viņu darbības raksturu dēļ. Piemēram, rūpnīca, kas ražo cepumus, viņiem ir ļoti garš šis cukura ķēdes uzņēmumu saraksts.
they have like agent and agent. Un tur ir pārstāvi galā. Un parasti uzņēmumi vēlas saprast, cik tālu, piemēram, viņiem par šo ķēdi ir jāmeklē riski. Jo dažkārt vienkārši nav iespējams identificēt pašu pirmo piegādes ķēdes dalībnieku. Kāda bija jūsu pieeja? I think that's a very good question, and the complicated answer is perhaps that I think there are many Paldies, ļoti labs jautājums, bet varbūt sarežģīt atbildot diezgan daudzos veidos to varētu risināt. Tātad mums sākuma punkts bija tas, ka mēs veicam paskatāmies uz valsts cilvēktiesību riska vērtējumu. Tad mēs skatāmies, kurās valstīs, kāda veida aktivitātes, cik daudz darbinieki un kāds ir riska novērtējums. Un tad mēs sapratām, kuras ir tās konkrētās valstis, kurās dziļāk papētīt. Tātad sākuma punkts bija valsts līmenis. Mēs koncentrējāmies, kāda ir tā vietējā sabiedrība vai loģistika uz konkrēto lokāciju, transportācija vai trešo pušu noliktavas, kas ir saistītas ar mūsu lokāciju. Bet ir vēl arī citi veidi. Jūs varbūt sīkāk varat pastāstīt. Var pieņemsim skatīties uz noteiktu tēmu. Balstītas cilvēktiesību šo novērtējumu tā vietā, lai skatītos uz konkrēto valsti. Tad varbūt kaut kādi konsultanti, pieņemsim, skatās, ka šī tēma, šī joma, šis sektors, šis produkts ir augsta riska, un tur mēs gribētu dziļāk paskatīties, un tad tas tiek vērtēts, cik tālu tad doties piegādes ķēdē. Jā, varbūt es varu pāris piemērus vēl par izvērtējumiem, kuru mēs esam bijuši iesaistīti Dānijas institūta ietvaros, bet atkarīgs no tā, ko jūs izvērtējat. Kā jau Līza teica, jūs veicat sākumā tādu vispārējo pārskatu, lai saprastu, kur tad ir tās jomas, un tad pēc tam kā cilvēktiesībās šeit iekļaujas šajās jomās. Mēs pieņemsim L'Oreal, esam veikuši pirms vairākiem gadiem. Skatījāmies uz citrus šo ražošanu Dienvidu Itālijā, uz vairākām saimniecībām, kas ražo citrus augļus, un arī skatījāmies uz ietekmi un piegādes ķēdes, bet, tas galvenokārt bija šajās saimniecībās. Tad arī mēs esam veikuši pilnas vērtību ķēdes pārbaudi, kur, pieņemsim, veselības un higienas sektorā ir 2 projektu līnijām prezervatīviem un šiem zīdaiņu produktiem. Tad mēs skatījāmies, pieņemsim, skaistībā ar prezervatīviem, lateks ražots Taizemē un pēc tam marketings un arī vairumtirzniecību. Un tad mēs izsakojām šo vērtību ķēdes ceļu. Tātad ir iespējams veikt visai. Vai arī, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz primāro risku, pieņemsim, cukurpiegāde. Tātad viss ir atkarīgs no tā, ka mēs skatāmies, kur potenciāli ir lielākais risks varētu būt. Un, ja mēs izsakojam visai vērtību ķēdei, tas arī ir iespējams, un to, protams, var darīt, bet ir jāskatās, lai jūs tiešām risinātu tos jautājumus, nevis vienkārši resursus veltītu visai vērtību ķēdei pa visiem posmiem, kur varbūt tas pat nav nepieciešams. Ir jāskatās vairāk uz riskiem balstīto pieeju, kur skatīties, kur ir potenciāli vislielākie riski. Tā vietā, lai vienkārši veiktu šo tādu kopējā pārskata vingrinājumu un nevis vērstos pret jomām, kas ir riskantākās, kur ir lielākais risks. Tā kā, jā, vairāk stāsts ir par to, ka uz riskiem balstīt pieeja, nevis tas, cik tālu piegādes ķēdē mēs varam aizsniegties. Brīdi, kad mums ir eksperti, burtiski daži soļu attālumā. Hello, name is Gatis Flinters. Sveiki, man sauc Gatis Flinters, esmu jurists Kobalta uzņēmumā strādāju. Liels paldies vispirms par ieskatu šajās due diligence vingrinājumos, pienācīgās rūpības pasākumos. Un tas, ko es uztveru, ir tas nošķīrums starp to, vai tiešām vienkārši ieķeksēt, ka ir izdarīts, vai tiešām atstāt iespaidu. Un es strādāju uzņēmumā,
kur mēs esam profesionāļi, kas sadarbojamies ar konkrētiem uzņēmumiem, un tad bieži vien mēs saskaramies ar situāciju, pieņemsim, kur ir vadība kaut kādā uzņēmumā, kas varbūt visi neiesaistās. Tātad, ko jūs ieteiktu jauniem profesionāļiem, kā komunicēt ar vadību, tātad, lai visa vadība arī iesaistītos? Kā jūs ieteiktu jaunam speciālistiem rīkotos? Es mēģināšu. Jāra, mums ir paveicies, jo mums ģenerāldirektors ir ļoti iesaistīts un arī atbalsta šo tēmu. Bet tāda aizrautība un iesaiste sekoja tam, ka tika veikti šie cilvēktiesību ievērošanas izvērtējumi. Mēs fotografējām, mums uz vietas mēs veicām šīs pārbaudas un nofotografējām un parādījām, kādas ir dažādās situācijas. Mēs attēlojām, pieņemsim, tas ir notiek Jāra uzņēmumā tur un tajā vietā. Un tas bija kaut kas tāds taustāms un kas palīdzēja arī viņiem iesaistīties. Un tas ir specifisks piemērs arī, ko mēs iepriekš runājām, iesaistīt vairākus departamentus, runājot nevis vienkārši par cilvēku tiesībām, vienkārši kā tāds visaptvarošs termins, bet konkrēti, ko tas nozīmē. Jā, es gribēju tieši to pašu teikt, kad jāstāsta uz kontekstu. Tātad, ja mums lūdz atbalstīt kādu uzņēmumu, tad mēs, ja iespējams, aicinām uz tikšanos kādu no valdes, kas ir atbildīgs par cilvēktiesību jautājumiem, ilgspējas mērķu sasniegšanas jomā vai kādā citā jomā. Un tādā veidā tad arī mums ir vieglāk saskaņā ar mūsu likumdošanu, ja mēs vēlamies, lai skatītos uz kādiem papildus jomām un indeksiem. Ja ir atbalsts, protams, no valdes, tad ir vieglāk un viņi tad jau nolēma, kurš būs tas, kurš to uzsāks darīt. Tātad mēs aicinām tikšanos kādu no valdes pārstāvjiem, un tas jau ir tā, ka mums jau ir šī kontaktpersona. Un tad arī konteksts. Skatāmies uzņēmumus. Pieņemsim, mūsu gadījumā diezgan augsta līmeņa, un es, piemēram, biju šokēta redzēt arī, ka viņi neapzinājās, ka būvēt rūpnīcu kaut kādā valstī nebūtu labākā doma ģeopolitiski iemeslu dēļ, bet viņi it kā to nebija paskatījušies šādā ziņā. Tātad, uz to jāskatās, ja? Tātad jāstāsta uz pavisam taustāmām biznesa gadījumiem, un tas palīdzēs. Un viena no lietām, kur mēs arī prezentējam to tvērumu, tad mēs dzirdam tādus teikumus, ka ir tik daudz cilvēktiesību. Mēs fokusēsimies uz 3, bet nē, tā īsti gan nē, tas ir tāds izaicinājums. Jā, es arī gribēju piebilst, jā, mēs sadarbojamies ar vairākiem uzņēmumiem, kur ir, pieņemsim, vadībā kaut kāda cilvēka šaubās par šo. Un tad, kad mēs strādājam ar šiem uzņēmumiem, tad ir nepieciešams ar viņiem vai viens ir piespiest uzņēmumu veikt strateģisku lēmumu, vai tas būs uzņēmuma pamatvērtībās palielināt kapacitāti un arī apmācīt vadītājus un vecākos vadītājus. Bet vienlaikus arī izveidot iekšējās kontrolas vidi, jo tāpēc, ka joprojām ir arī daudzi direktori, kas baidās no šīs atbildības. Tas, es domāju, ka ir viena problēma arī ar jauno regulu, kad direktori iespējams, ka varētu baidīties, un tas varētu ietekmēt arī kopējo šo vērtību.
Tādējādi veidot spēcīgu iekšējās kontrolas mehānismu, definēt atbildības, un tas, protams, jāskatās, cik smags ir konkrētā jomā risks. Būs uzņēmumā personas, kas ir atbildīgās, risināt, mazināt šos riskus, un tas ir visā šajā uzņēmumu hierarhijā līdz pat vadībai. Ir arī pieejami resursi, kā sadarboties ar vadību. Mēs varam padalīties ar saitēm uz šiem resursiem, ar dalībniekiem, kas šodien piedalās. Tas varētu būt noderīgi, un tas varbūt arī būtu tāds taustāms piemērs, jo mēs diezgan, daudz dzirdējām par variantiem, bet atrast to āķīti, kā ieāķēties, kas tad ar vadību darbotos. Vai nu, pieņemsim, skatīties uz ģeopolitiskajiem pasākumiem, notikumiem, vai arī kādu citu jomu, bet ir diezgan daudz mums labi resursi pieejami, tā kā mēs ar prieku dalīsimies pēc tam. Es gribēju vēl vienu elementu piebilst. Mēs par Pilāru 2 šobrīd runājam. Es esmu no NVO. Un te mēs saskatām arī dažādas pretrunas nacionālais likumos, kā jūs jau minējāt, ka, pieņemsim, par to, ka var tikt apsūdzības tiesvedības kaut kādas. Un Polijā mēs saskārāmies ar, pieņemsim, Polijas komerclikums, prioritizē akcionāru vērtību un ja, pieņemsim, tiek veikts kādas darbības, tāpēc, ka pietrūks kaut kāds noteiktās likumdošanas, tas varbūt vēl interesanti. Bet es jums ieteiktu parunāt ar biznesa asociācijām. Tas ir kaut kas tāds, ko jums pacelt valdības līmenī, norādot, ka jūs gribat, lai mēs esam atbildīgāki, lai mēs pārliecināmies, ka mums ir šīs pārēja, zaļā pārēja, bet tad jums ir nepieciešams arī mainīt likumus, lai tad mums šīs te pārmaiņas būtu iespējams, bet tas ir sadarbībā ar biznesa asociācijām un uzņēmumu asociācijām. Man bija arī refleksija par diskusiju un arī saistībā ar šo jautājumu. Tātad mūsu starta punkts, sākuma punkts kaut kādā ziņā ir tas, kā korporācijām būt, turēt pie atbildības, saukt pie atbildības par ietekmi, par šo cilvēku vidi, par cilvēku tiesībām. Tad tas nozīmē, ka tiek veidoti mehānismi, lai identificētu problēmas, kontrolas mehānismi un tā tālāk. Bet, kad es klausījos jūsu prezentācijas, tad man šokēja tas fakts, ka visi jūs savās prezentācijās runājāt par to, ka tas, ka ir šī cilvēktiesība ievērošana, tas ir par labu biznesam, ka tas veicina šo kultūru, attiecības ar klientiem, ar iesaistītiem pusēm un tā tālāk, ka tas ir kā plus biznesam, tie ir tādi iekšējie motivātori, nevis vienkārši kā šis stimuls tikai no ārpuses, bet arī iekšējie motivatori. Līdz ar to tā ir atbilde. Tas, protams, neatnāks vienā dienā, bet mēs varam akcentēt to, ka šīs labās biznesa prakses ir labas sabiedrībai, bet ne tikai sabiedrībai, bet arī pašam uzņēmumam tās būs tās, kas radīs šo kustību pareizajā virzienā, un tas būs win-win scenārijs, tad apusēji veiksmīgs scenārijs. Šeit, protams, mēs runājam ne tikai par kaut kādu sliktās prakses, piemēram, iznīdēšanu, bet kopējās kultūras uzlabošanu. Un uzņēmumiem ir ieguvums iesaistoties šajā, jo, sākumā prasības var izskatīties milzīgas, un tad arī tehniski, tātad kādā veidā tad mēs varam izvērtēt visus piegādes ķēdes punktus, bet tas ir mācību process. Tur mēs saglabājam fokusu uz iekšējo šo motivāciju, uz iekšējiem tiem labumiem un priekšrocībām, kas uzņēmumiem rodas, ievērojot šos cilvēktiesību aspektus. Varbūt vēl pēdējais komentārs, Semīts kundze, jums.
Es jau pievienojos klātesošiem teiktajiem, ka, ja valsts neiedod piespiedu mehānismus, un ir jāsaprot, ka tā vide pati jau nemainīsies, ir bijis izdevīgi tā, kā ir vēsturiski, un kad ir jāievieš šīs pārmaiņas, tad ir jābūt arī, piedošana mazai sankcijai kaut kur nevēlas, tas ir pretojās pārmaiņām, un tajā pašā laikā atbalstam tiem, kas ir par pārmaiņām, kas veic šīs pārmaiņas. Jau kolēģi teica, vai ir izglītoti un vai ir interese kompānijas vadībai par šiem jautājumiem, un es varu pilnīgi piekrist mūsu pusē, tā ir, un cik ir vispār tādas saziņās citām kapitāla sabiedrībām, tā interese ir, tāds atbalsts ir, bet tas stāsts atkal sākās tur, kur ir tas instrumenti, kā jūs varat no citiem prasīt. Tālūk. Domāju, ka tā mūsu diskusija bija, un mums bija katram vērtīgas atziņas. Ir tās iedziens, ka vissliktākās atbildes ir tās, kuras tiek pateiktas, ja pareizot netiek pateiktas uz jautājumiem, kas netiek uzdot. Līdz ar to es domāju, ka aicināsim izmantot arī vēl tādu lietu, kas bija domāta kā noslēgšana un tīklošanās, jo tā parasti ir visvērtīgākā daļa. Lūk, tajā tīklošanās sadaļā, kas notiks turpat, kur bija kafijas pauze, izmantojot šo te individuālo iespēju pajautāt mūsu ekspertiem, ko tieši viņi darīja vai nedarīja, kādas vēl varētu būt vērtīgas atziņas, tās jau tās būs tās jūsu īpašās, unikālās atziņas, jo šīs, kas bija šeit mums kopīgi pasākumā, tās mēs dzirdējām visi. Tā kā izmantojiet iespēju, un paldies par jūsu laiku, paldies par jūsu interesi, paldies cienījumiem ekspertiem par to, ka viņi piekrīt dalīties ar savu pieredzi, paldies pasākumu organizatoriem, paldies mūsu sadarbības partneriem, bez kuriem, protams, tas nebūtu iespējams, un tiem, kam gribas vēl pēc kāda laika pakavēties atmiņās un iegūt atziņas no šī pasākuma, pirmkārt jau aicinu atcerēties, ir tāda vieta internetā kā Tiesībsargu biroja mājaslapa, tiesībsargs.lv. Tajā būs pieejami gan šīs konferences materiāli, gan arī tie materiāli, kurus mēs kafijas pauzes un arī tīklošanās laikā laižam uz ekrāniem, proti šie tie materiāli par tām vērtību ķēdēm un citi ar rūpības pienākumu saistību materiāli, kā arī pēc kāda laika šis pats mūsu video būs arī pieejams mūsu mājaslapā. Tā kā materiāls būs, varēsiet izmantot, mēs būsim tikai priecīgi, ja tas jums būs noderīgi, un es ceru, ka katrs no jums aizies šodien mājās vismaz ar 2 vērtīgām atziņām. Kuras tās būs, tās, lai paliek jūsu ziņā. Tiekamies tīklošanās pasākumā. Paldies jums!